Ar jums padalīties. Biju kādā treningā, noteikti visi to zina, treningu izdzen savu bumzi, kurš norisinājās pie Gustava Gotauta. Un tur uzstājās Oskars Zapackis no uzņēmuma Maverick. Tā nav nekāda apmaksāta reklāma, bet ļoti svarīga atziņa to, ko viņš pateica tajā brīdī. Mums lika visiem pacelt rokas. Protams, mēs visi, tā tad paceļam šīs rokas. Un viņš saka, ok, paceļat, vēl augstāk. Un tad viņš tāds saka, kāpēc jūs uzreiz neizlikāt savu roku uz 100% pilnībā? Un tā arī ir dzīvē. Kāpēc mēs visu laiku taupamies, kaut kā sevi ekonomējam regulāri, kāpēc mēs savā dzīvē reāli neizstiepjam roku savā pilnībā uz 100 vai 200%, un tad mēs dzīvē vēl vairāk sasniegtu šos rezultātus. Jo patiešām reti kureiz vispār pacēla roku uz 100%. Vienmēr visiem tādas, vājas rokas saliektas leņķī tālūk. Tāpēc aizdomājieties par šo, vai tu savā dzīvē dari uz 100 un 200%, vai tomēr tu sevi centies ekonomēt savu spēkus, enerģiju, jo lieta ir tāda, jo vairāk tu dari, jo vairāk tu spēsi izdarīt. Tāpēc noteikti tiem, kuriem interesē tur mājaslapas izstrāde, tur mārketings un tā tālāk, griežties pie Oskara Zapackis, Maverick. Tā, kā jau es minēju, tā nav nekāda apmaksāta reklāma, vienkārši padalījos ar to atziņu, ko viņš stāstīja šajā treningā pie Gustava Gotauta.